Uz 2011. gada 1. septembrī Latvijas attīstības un investīciju aģentūra saņēma 600 projekta pieteikumu dalībai fonda ERAF programmā ar nosaukumu Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. Balstoties uz analītiķu vērtējumiem, var secināt, ka lielāka pieteikumu daļa tika iesniegta šajā gadā. Ekonomikas ministrija aprēķināja, ka gadījumā, ja pieprasījums uz ERAF finansējumu priekšapmaksu saglabās iestādā apjomā, tad paredzēto šiem nolūkam līdzekļu pietiks tikai līdz 2011. gada beigām ieskaitot. Ņemot vērā pieprasījuma pieaugumu, tika pieņemts lēmums par papildu finansējumu piešķiršanu 3 400 000 latu apmērā, kas ļaus realizēt vēl aptuveni 60 māju siltumnoturības uzlabošanas projektu. Novērtēt visus par un pret var tikai balstoties uz konkrētu piemēra. Naujienes pagasta Daudzdzīvokļu māju Vecpils 3 iedzīvotāji realizēja to, kas bija ieplānots vēl vasarā. Eiropas projekta nosacījumi paredz, ka 50–60% no kopējiem projekta izdevumiem sēdz fonda grants. Pārējo summu apmaksā līdzipašnieki vai mājas iedzīvotāji. Kā atzīmēja mājas vecāka Svetlāna Ņikicina, gandrīz veselu gadu viņa strādāja pie informācijas apkopošanas un iedzīvotāju viedokļu aptaujas. Pieteikuma iesniegšanai ir nepieciešama 51% iedzīvotāju piekrišana. Mājas Vecpils 3 gadījumā optimistiski noskaņota iedzīvotāja bija vairākums, līdz ar to process virzījās uz priekšu. Problēmas tādas kā problēmas lielas nebija. Mūsu mājas iedzīvotāji ir diezgan tādi atsaucīgi, varu teikt. Ar visu viņi it kā piekrīt. Mēs izveidojām sapulci. Sapulcē pieņēmām lēmumu, ka mēs tomēr siltināsim māju, tāpēc, ka Eira fonds mums iedeva naudiņu. Tā un sanāca tāda māja. Projekta izmaksas sastādīja 43 000 latu, 16 000 apmaksāja fonds ERAF. Projekts ir virzīts uz eks fasādes un bēniņu pārsēgumu siltināšanu un plastikāta logu montāžu. Šo darbu turpinājuma tika paveikta arī siltuma apgādes sistēmas renovācija un siltuma skaitītāju ierīkošana katrā dzīvoklī. Viena no problēmām bija tehniska projekta nesaskaņošana ar energo audita pārskatu, jo tehniskais projekts tika veikts 2009. gadā, bet energoaudits tika veikts 2010. gadā. Līdz ar to bija dažas nesaskaņas. Viena no problēmām bija arī, ka te bija nelikumīga būvniecība. Trīs dzīvokļu īpašnieki ir izbūvuši skursteņus, kuri nebija oficiāli atzīmēti plānā. Līdz ar to mums bija nepieciešamība sasaukt īpašnieku kopsapulci un izskatīt jautājumu par šo būvniecību, nelikumīgu būvniecību novēršanu. Rezultātā īpašnieki nolēma nojaukt tos skursteņus, kuri bija izbūvēti nelikumīgi. Protams, veikt plašu salīdzinošu analīzi iedzīvotāji varēs tikai jaunas apkures sezonas nobeigumā, bet jau tagad, vadoties pēc energoaudita datiem, 44% no līdzekļiem, kas bija paredzēta apkures apmaksai, tiks ietaupīti. Apstiprinātais apkures apmaksas tarifs šīm mājas iedzīvotājiem sastādīs 58 centīmus par 1 kubikmetru. Savukārt pārējiem naujienes iedzīvotājiem šis summa ir aptuveni 99 centīmi. Viens no jautājumiem, kas izraisa aktīvas diskusijas, ir jautājums par ilgtermiņa finansiālajām saistībām. Rezultātā tika paņemts kredīts uz 7 gadiem. Manuprāt, cilvēkus baida visvairāk kredīts. Tas, ka viņš ir jāatgriež, ka bez kredīta īstenot tādu projektu nav iespējams. Un šodiendienas laikam ekonomiskā situācija, tāpēc nav viņa stabila un tāpēc arī tās vislielākās bailes. Bet mūsu pagastā notiek šīs sapulces visu laiku ar iedzīvotājiem. Mēs mēģinām viņus pārliecināt, un šis ir ļoti labs piemērs uz šīs mājas piemēra. Mēs arī cenšamies iedrošināt un vedināt uz to domu, ka tādi projekti ir jāīsteno. Jo šī jau ir maza māja, mums ir daudz lielākas mājas ar 70–80 dzīvokļiem, un tur ir sarežģītāk savākt šo balsu vairākumu. Bet iedzīvotāji cenšas, un viena no mājām Locikos šobrīd jau strādā pie šī jautājuma, izstrādā projektu, un es ceru, ka viņi arī iedrošināsies uz to. Katra mājas iedzīvotāja izdevumi sastādīs 22 latus par 1 kubikmetru, kas ir apmēram 1000 latu par vidējo dzīvokļa platību līdz 50 kubikmetriem. Tas ir daudz vai maz, vai ieguldīts finanses sniegs pozitīvu efektu. Kādas nianses ir jāzina pieņemot šo lēmumu? Atbildes uz šiem jautājumiem visi interesanti varēs saņemt konferencē, kas tiks veltīta ERAF finansējuma iegūšanas noteikumiem. Konference organizē ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Eiropas struktūru fondu
informācijas centru. 30. septembrī no 10 līdz 17:00 jūs gaida Daugavpils pilsētas domē. Konferences valodā latviešu ar tulkojumu krievu valodā. Dalība konference ir bezmaksas. Iepriekšējā dalībnieku reģistrācija pa telefonu 654 23 801.